Svētlaimīgā Justīna Popoviča pamācība Paschā. Cilvēks notiesāja Dievu uz nāvi, ar savu augšām celšanos viņš notiesāja cilvēku uz nemirstību. Pretī sitieniem viņš sniedz apskāvienu, par ļaunprātīgu izmantošanu svētī, pret nāvi dod nemirstību. Cilvēks nekad neparādīja tik daudz naida pret Dievu, kā tad, kad sita viņu krustā, un Dievs nekad neparādīja vairāk mīlestības pret cilvēku, kā tad, kad viņš augšām cēlās. Cilvēks pat gribēja novest Dievu līdz mirstīgumam, bet Dievs ar savu augšām celšanos padarīja cilvēku nemirstīgu. Krustā sistais Dievs ir uzcēlies un nogalinājis nāvi. Nāves vairs nav, nemirstība ir apņēmusi cilvēku un visu pasauli. Ar Dieva cilvēka augšām celšanos cilvēka daba tika neatgriežami uzvesta uz nemirstības ceļa un kļuva par briesmīgu pašai nāvei, jo pirms Kristus augšām celšanās nāve bija briesmīga cilvēkam, bet pēc Kristus augšām celšanās cilvēks ir kļuvis briesmīgs nāvei. Kad cilvēks dzīvo ar ticību uzceltajam Dieva cilvēkam, viņš dzīvo pāri nāvei, tā ir nesasniedzami. Tā ir viņa kāju pamesls, kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelonis. Kad Kristum piederošs cilvēks mirst, viņš vienkārši atliek malā savu ķermeni kā apģērbu, kurā viņš atkal būs ietērpts pastārajā tiesā. Pirms Dieva cilvēka augšām celšanās nāve bija cilvēka otrā daba, iesākumā dzīve, pēc tam nāve. Bet ar savu augšām celšanos tas kungs visu izmainīja. Nemirstība kļuva par cilvēku otro dabu. Tā ir kļuvusi cilvēkam dabiska, bet nāve pretdabiska. Kā pirms Kristus augšām celšanās cilvēkiem bija dabiski mirt, tā pēc Kristus augšām celšanās cilvēkiem ir dabiski būt nemirstīgiem. Ar grēku cilvēks kļuva mirstīgs un pārējošs. Ar Dieva cilvēka augšām celšanos viņš kļuva nemirstīgs un mūžīgs. Šis ir Kristus augšām celšanās spēks, varenība un visvarenība. Bez tā nebūtu bijis kristietības. No visiem brīnumiem šis ir vislielākais brīnums. Visiem citiem brīnumiem tas bija par avotu, un tie veda pie tā. No tā auga ticība, mīlestība, cerība, lūgšana un mīlestība uz Dievu. Lūk, bēgošie mācekļi aizskrēja no Jēzus, kad viņš nomira, atgriezās pie viņa, tāpēc, ka viņš uzcēlās. Lūk, virsnieks atzina Kristu par Dieva dēlu, kad viņš redzēja augšām celšanos no kapa. Lūk, visi pirmie kristieši bija kļuvuši par kristiešiem tāpēc, ka tas kungs augšām cēlās, tāpēc, ka nāve bija uzvarēta. Tas nepiemīt nevienai citai ticībai. Tas, ko kungs Kristus paceļ pāri visiem citiem dieviem un cilvēkiem, tas visneapšaubāmākajā veidā parāda un demonstrē, ka Jēzus Kristus ir vienīgais patiesais Dievs un kungs visā pasaulē. Kristus augšām celšanās dēļ, viņa uzvaras par nāvi dēļ, cilvēki ir kļuvuši, turpina kļūt un turpinās kļūt par kristiešiem. Visa kristietības vēsture ir nekas cits kā unikāla brīnuma vēsture, proti Kristus augšām celšanās, kas nesalausti vijās caur kristiešu sirdīm no dienas uz dienu, no gada uz gadu, caur gadsimtiem līdz pastārajai tiesai. Cilvēks piedzimst nevis, kad māte dzemdē viņu pasaulē, bet kad viņš nāk pie ticības augšām celtajam Kristum, tad viņš piedzimst mūžīgajai dzīvei. Turpretī māte dzemdē bērnu nāvei, kapam. Kristus augšām celšanās ir māte mums visiem kristiešiem nemirstīgo māte. Ar ticību augšām celšanai cilvēks piedzimst no jauna, dzimst mūžībai. Tas ir neiespējami, saka skeptiķis, bet tu klausi, ko saka augšām celtais dievcilvēks. Tas visu spēj, kas tic. Ticīgais ir tas, kurš dzīvo ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu esamību, saskaņā ar augšām celtā kunga Jēzus evaņģēliju. Ticība ir mūsu uzvara, ar kuru mēs pārvaram nāvi. Ticība augšām celtajam kungam Jēzum. Nāve, kur ir tavas dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks. Tas kungs atņēmis nāves dzeloni. Nāve ir čūska. Grēks ir tās indes zobi. Ar grēku nāve iecērt savu indi cilvēka dvēselē un ķermenī. Jo cilvēkam ir vairāk grēku, jo vairāk kodienu, caur kuriem nāve iecērt viņā savu indi. Kad lapseni iedzeļ cilvēkam, viņš izmanto visu savu spēku, lai izvilktu dzeloni. Bet kas jādara, kad viņu ievaino grēks? Jāsauc uz augšām cēlušos kunga Jēzu ticībā un lūgšanā, ka viņš var izņemt nāves dzeloni no dvēseles. Viņš savā lielajā mīlošajā laipnībā to izdarīs, jo viņš ir pārpildīts ar žēlastību un mīlestību.
Kad daudzas lapsenes uzbruk cilvēka ķermenim un savaino viņu ar daudz dzeloņiem, cilvēks ir saindēts un mirst. Tas pats notiek ar cilvēka dvēseli, kad to savaino daudzi grēki. Tā ir saindēta un mirst nāvē bez augšām celšanās. Pārvarot sevī grēku caur Kristu, cilvēks uzvar nāvi. Ja es nodzīvoju dienu pat bez viena sava grēka uzvarēšanas, zini, ka tu esi kļuvis mirušāks. Uzvari 1, 2 vai 3 no saviem grēkiem un lūk, tu esi kļuvis jaunāks par jaunatni, kura novecoja, jauns nemirstībā un mūžībā. Nekad neaizmirsti, ka ticēt Kunga Jēzus Kristus augšām celšanai nozīmē veikt ilgstošu cīņu ar grēkiem, ar ļaunumu, ar nāvi. Ja cilvēks cīnās ar grēku un kaislībām, tas parāda, ka viņš tiešām tic augšām celtajam Kungam. Ja viņš cīnās ar tām, viņš cīnās par mūžīgo dzīvi. Ja viņš necīnās, viņa ticība ir veltīga. Ja cilvēka ticība nav cīņa par nemirstību un mūžību, tad saki man, kas tā ir? Ja ticība Kristum neved mūs pie augšām celšanās un mūžīgās dzīves, tad kāda mums jēga no tās? Ja Kristus nav augšām celts, tas nozīmētu, ka nec grēks, nec nāve nav uzvarēta, tad kādēļ ticēt Kristum? Tajā, kurš ticībā augšām celtiem Kristum cīnās ar katru savu grēku, tiks pakāpeniski nostiprināta sajūta, ka Kristus tik tiešām ir augšām cēlies, tik tiešām ir uzvarējis grēka dzeloni, tik tiešām ir uzvarējis nāvi kaujas frontēs. Grēks pakāpeniski izdeldē cilvēka dvēseli, dzenot to nāvē, pārveidojot to no nemirstības par mirstību, no neiznīcības par iznīcību. Jo vairāk grēku, jo mirstīgāks cilvēks. Ja cilvēks nejūt sevī nemirstību, zini, ka viņš ir grēkos, sliktās domās, gurdanās sajūtās. Kristietība aicina, cīnies ar nāvi līdz pēdējai elpai, cīnies līdz tiek sasniegta pēdējā uzvara. Katrs grēks ir novirzīšanās, katra kaislība ir atkāpšanās, katrs netikums ir sakāve. Nav jābrīnās, ka kristieši arī ķermeniski mirst. Tā ir tāpēc, ka ķermeņa nāve ir sēja. Mirstīgais ķermenis tiek sēts, saka apustulis Pāvils, un tas aug, un augšām ceļas nemirstīgā ķermenī. Ķermenis izšķīst kā iesēta sēkla, lai svētais gars var to dzīvināt un pilnveidot. Ja Kungs Kristus nebūtu augšām celts ķermenī, kāda tad viņam no tā būtu jēga? Viņš nebūtu izglābis visu cilvēku kopumā. Ja viņa ķermenis netiktu augšām celts, tad kāpēc viņš iemiesojās? Kāpēc viņš pieņēma miesu, ja viņš tai neko nepiešķīra no sava dievišķuma? Ja Kristus nav augšām cēlies, tad kāpēc viņam ticēt? Ja godīgi, es nekad neticētu viņam, ja viņš nebūtu augšām cēlies, un tādējādi neuzvarētu nāvi. Mūsu lielākais ienaidnieks tika nogalināts, un mums tika dota nemirstība. Bez tā mūsu pasaule ir trokšņainas, riebīgas muļķības un izmisuma izrāde, jo nec debesīs, nec zem debesīm nav lielākas muļķības kā šī pasaule bez augšām celšanās. Un nav lielāka izmisuma par šo dzīvi bez nemirstības. Nav nevienas nožēlojamākas būtnes pasaulē par cilvēku, kurš netic mirušo augšām celšanai. Tādam cilvēkam labāk būtu, ka viņš nebūtu piedzimis. Mūsu cilvēciskajā pasaulē nāve ir lielākās mocības un necilvēcīgākās šausmas. Brīvība no šīm mocībām un šausmām ir pestīšanā. Šādu pestīšanu cilvēkiem deva nāvis uzvarētājs, augšām celtais dievcilvēks. Viņš saistīja ar mums visu pestīšanas noslēpumu ar savu augšām celšanos. Būt glābtiem nozīmē nodrošināt mūsu ķermeni un dvēseli ar nemirstību un mūžīgo dzīvi. Kā mēs to sasniedzam? Nekādā citā veidā, kā tikai ar dievcilvēcisku dzīvi, jaunu dzīvi, dzīvi augšām celtajā Kungā, tā Kunga augšām celšanā un uz tās pamata. Mums, kristiešiem, mūsu dzīve uz zemes ir skola, kurā mēs mācāmies, kā nodrošināt sevi ar augšām celšanos un mūžīgo dzīvi. Kāda jēga no šīs dzīves, ja mēs tajā nevaram sasniegt mūžīgo dzīvi? Bet, lai varētu būt augšām celts ar Kungu Kristu, cilvēkam vajag sākumā ciest ar viņu un dzīvot viņa dzīvi kā pašam savu. Ja viņš to dara, tad Paskā viņš var teikt kopā ar svēto Gregoriju teologu: vakar es līdz ar tevi, Kristu, tiku aprakts, šodien, kad tu esi augšām cēlies, es arī ceļos augšām. Vakar es līdz ar tevi tiku krustā sists. Kristus 4 evaņģēliju vārdus var apkopot tikai dažos vārdos. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi viņš ir augšām cēlies. Katrā no šiem vārdiem ir evaņģēlijs, un 4 evaņģēlijos ir visas Dieva pasaules, redzamās un neredzamās jēga. Kad visas cilvēku zināšanas un visas domas ir sakoncentrētas Paskas sveicienā,
Kristus ir augšām cēlies, tad nemirstīgs prieks apņem visas būtnes un priekā atbild. Patiesi viņš ir augšām cēlies. Svētlaimīgā Justīna Popoviča pamācība Paskā.